Kopš 14. septembra vēl vienā Jelgavas satiksmes artērijā var brīvi plūst mašīnu straume, jo piedaloties Latvijas Republikas satiksmes ministram Uldim Augulim tika atklāta Dobeles šoseja posmā no Pūra ceļa līdz Svētes tiltam. Par to, kāds šis ceļš bija pirms rekonstrukcijas, atcerās neviens vien autobraucējs. Iela bija pietiekoši bedraina, salāpīta, kur apgrūtinoši bija braukšana visiem autovadītājiem. Es atceros to laiku, kad šai ielai bija zīme 70, kā varēja pārvietoties. Pēc tam tas ātrums, protams, palika arvien mazāks, jo kļuva bīstamāks. Bet tagad mēs redzam, ka ir izdevies atjaunot pavisam citā kvalitātē. Šī ir Jelgavai tiešām svētku diena, jo pie šī projekta ir strādāts ilgi. Ir daudz domāts un meklēts iespējas, un šobrīd mēs esam šeit. Pēc turpat vairāk kā gadu pie šī projekta ir strādāts, un šodien mēs nododam pilsētniekiem, un ne tikai pilsētniekiem, jo šī tranzīta iela, tas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem, nododam lietošanā šo tranzīta posmu, kas saucās Dobele Jelgava, un līdz ar to viņš skar vairākus reģionus. Un, protams, šeit ir savienot arī dzīvojumie masīvi. Tas nozīmē, ka pilsētas iedzīvotājiem un visiem kopā tas ir ļoti liela un laba dāvana. Projekts jau visās ziņā bija jauks. Iesākās tas 2005. gadā, bet tad bija tāda pauze un likās jau, ka nogulsies atviltnēs. Jo ieinteresētās institūcijas uzskatīja, ka katram ir savas vēlmes, un ne visi gribēja tādu rezultātu, kāds viņš ir šodien sanācis. Bet pateicoties pašvaldības iespējām, mēs šo projektu esam realizējuši, un projekts, es domāju, ir solis uz priekšu uz labākiem ceļiem. Lai šo ceļu uzskatītu par pabeigtu, ir palicis posms pilsētas centrā 1,2 km garumā. Šīs darbs arī nebūs no vieglajiem, jo jāmaina visas apakšzemes komunikācijas. Tas ir ieplānots nākamajā gadā. Finansējums tam jau ir iezīmēts, atliek tikai izsludināt konkursu. Arī turpmāk plānot strādāt pie Lietuvas virziena, lai šis ceļš līdz mūsu valsts robežai atbilstu visām Eiropas Savienības prasībām. Arī uz Jelgavu var attiecināt teicienu Jelgava nekad nebūs gatava, jo katra kārtīga pilsēta par savu attīstību domā nepārtraukti. Jelgavā visi darbi notiek tieši tranzīta ielas sakārtošanā, jo nelīdz mums tikai lielos ceļus sakārtot, mums jāsakārto arī tās ielas, kuras ved caur pilsētām, kas mums nodrošinās to tranzītu uz ostām vai uz lielākajiem ražošanas mezgliem un uz tādām lietām. Tas mums vienkārši jāsakārto, lai mums tā ekonomika attīstītos. Jelgavā šodien varbūt ir izrakts daudz vairāk kā pēc kara tūlītās, bet tas nozīmē, ka mēs esam kompleksi pieķērušies ļoti lieliem projektiem, sakārtot gan šīs pazemes komunikācijas, kas ir lietus ūdens kanalizācijas, parastās kanalizācijas, lai lielie kolektori, kuri nodrošina pilsētas atūdeņošanu lietus gāzēs un pavasaros un rudeņos, tātad un šo ielu pašu filozofijas maiņu, jo gan Raiņiela, gan arī Lielā iela iegūs pavisam citu apveidu, jo ieies būs klāt šīs stāvvietas, automašīnu stāvvietas, kas, protams, šīs ielas veidos ne tikai kā tīras tranzīta ielas, bet ielas ar pavisam citu dzīvīgumu, un tas, es domāju, ka visiem būs ļoti svarīgi. Bez Dobeles šosejas otrs projekts, kas ir finišējis, ir līdzfinansēts no Eiropas lauksaimniecības garantijas fonda. Tā ietvaros tika sakārtotas melioratīvās sistēmas ap bijušo cukurfabriku. Tika sakārtots arī Garozas ielas viens posms. Varam lepoties, ka tiek realizēts ļoti ievērojams, iespaidīgs projekts gan finansiālā ziņā, gan darba apjoma ziņā. Tas ir ielu infrastruktūras sakārtošana un Driksas upes krastnoslavu iekārtošana. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda, tā saucamā pilsētvides prioritātes ietveros. Plānots rekonstruēt pilnībā 3 ielas.
Tā ir Raiņa iela, tas ir Jāņa Čakstas bulvāris, posmā no Sporta nama, jeb no Raiņa ielas līdz Ausekļa ielai, un lielā iela posmā no Jāņa Čakstas bulvāra līdz Dambja ielai. Šobrīd jau esam uzsākuši Raiņa ielas rekonstrukciju, kas tātad iet vienlaicīgi ar Kohēzijas fonda projektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Jelgavas pilsētā, kur finansējuma saņēmējs ir Jelgavas ūdens. Ir uzsākt arī Jāņa Čakstas bulvāra rekonstrukcija, un arī Jāņa Čakstas bulvāris būs tas, kas varbūt būs tas simpātiskākais un kļūs par vienu no pilsētas vizītkartēm, jo šeit tiek paralēli ielas rekonstrukcijas darbiem arī sakārtota Driksas upes krastmala. Tiks veidota 2 līmeņu promenāde, viena, kas iet gar pašu ūdens malu, un otra, kas ir ielas līmenī. Tāpat tiks veidotas kuģa piestātnes, gājēju tilts, plānots arī nākotnē izveidot vienotu satiksmes termināli, kas paredz auto ostu pārcelt blakus dzelzceļa stacijai. Pilsētas centrs tiks aslogots no tranzīta satiksmes, kā arī plānots ir strādāt pie ziemeļu šķērsojuma.